Fenomens ir tas, pirmkārt jau sporta organizatori, bet jā, savākt visus kopā un tā neatlaidība, un es viņus pilnīgi aprīnoju. Es domāju, ja nebūtu tas ceļojošais kauss, bet vienkārši bez tā ceļojošā un kopvērtējuma, tad varbūt nebūtu tas azarts tik liels. Vienkārši katrs cīnītos savā sporta veidā iegūt kādas medaļas, bet tieši tas ceļojošais būs saņemtas Dienvidu kausu, tas ir tas svarīgākais. Dienvidos ir ļoti daudz dažādu sporta veidu, kur var izpausties katrs. Pieņemsim, kādam kaut kas iet labāk, kādam sliktāk, viņš tajā var nepiedalīties un tad piedalīties tur, kur viņam iet labāk. Un tas arī piesaista cilvēkus. Tas ir tas, ka cilvēki vēlas sanākt kopā un darīt lietas kopā, bet tas arī tas, ka vēlas pārstāvēt to pagastu. Ir iespējas savākties visiem pagastu iedzīvotājiem no malu malām un atkal vienam ar otru kopā būt un pārstāvēt tieši savu pagastu. Nevis tur, kur viņš pēdējos gadus dzīvo vai kā, bet tieši savu dzimto pagastu. Tā jau ir tāda kā savu veidu tradīcija, man liekas, palikusi. Un visi jau gatavojas tam, ka būs tie dienvidi un gaida par. Tā ir tā piederības sajūta, tas ir tas, ka tu esi no tā savu pagastu, tev jāpierāda. Man liekas, ka tur jau aiziet tā cīņa tik tālu, kad jau tur jau sāc līdz meklēt radinieks un nedodies, ja tev nav. Kad jā, ka tas ir, ja tu esi, piemēram, ka mēs esam kursīšnieki, tas ir svarīgi, ka man tur ir jābūt. Tas ir tā piederība, jā, pie tā pagasta. Dienvidi pastāv tik ilgi, tāpēc, ka vienmēr katru gadu būs kaut kas pavisam citādāks. Nekad nevar zināt, kurš uzvarēs. To gadu laikā tik daudz draugus sapazinuši. Mēs sākām Dienvidus spēlēt, ja balles notika kādreiz. Tiešām bija ballēs strīdi, kašķiņi un viss kaut kas tāds. Bet tagad esam visi viens otru tā iepazinuši, ka tā ir draugu pulks. Man liekas, ka tā mums tāda kā amatieru līmenī vismaz tāda iespēja parādīt sevi. Mums ir tas sportiskās gars droši vien, jo ka mēs gribam sajiet, ka mēs gribam sportot, un to es arī redzu dalībniekos. Florbolu mēs ikdienā nespēlējam, volejbolu tāpat nespēlējam, ka tiešām uz to brīdi mēs savācamies, un tas cilvēks aiztrauc, ka tas tā nav tāda rutīna, ka tas notiek vienreiz gadā, tad mēs, tas tāds saliedēšanās tāds sanāk. Un tāpēc man liekas, ja tas būtu tā viena dienā, tad tas vairs nebūtu interesanti.